Šis bija eksperimentālais variants Avotu masīvā, 3 atkritumu novietnes. Nosacījums bija tāds, ka pašvaldība izbūvēja šos atkritumu laukumus, novietnes, un savukārt Lielvārdas Remte uzliek pretīm katram atkritumu laukumam video novērošanu, lai var fiksēt iespējamos pārkāpumus, un to mēs esam izdarījuši. Katrai ēkai mājai ir sava atkrituma novietne ar savu aizslēdzumu, katram dzīvoklim ir sava atslēdziņa. Līdz ar to piekļūts citiem nav. Var redzēt, ka tie šobrīd arī jau gandrīz ir pilni šie šķiroti atkritumi. Līdz ar to cilvēki sāk jau veiksmīgāk jau šķirot un rūpēties par to, jo šķirot atkritumi ir bezmaksas. To izved atkritumu apsaimniekotājs un savukārt šie sadzīves atkritumi, tie ir maksas pakalpojums, tiek izvesti 2 reizes nedēļā šie atkritumu konteineri, trešdienās un sestdienās. Šodien trešdien, tāpēc viņi redzēt, ka ir jau pilni līdz malām. Kaut kad drīzumā arī viņus vajadzētu šodien arī izvest. Pie katrām mūsu apsaimniekotajām mājām arī ir šie atkritumu novietnes, kur arī izvietoti šie šķiroti atkritumu konteineri. Tas ir plasmasa, stikls, papīrs. No sākuma mēs piefiksējām vairākus gadījumus šos nelegālos, kas ir aizliegts izmest atkritumu novietnēs. Tātad ar video novērošanas palīdzību mēs piefiksējām katru gadījumu un sniedzām iesniegumu pašvaldības policijai uzsākt administratīvo lietvedību. Tas arī tika darīts. Visos gadījumos vainīgais attiecīgi uzreiz norēģēja un aizvāca to, ko bija nelikumīgi izmetis. Un administratīvā komisija zina arī vairākas lietvedības uzsāk un piemēroja administratīvo sodu par nelegālu atkritumu izmešanu šajos laukumos.